Sveicināti! Šodien parādīšu iespēju, kā nopelnīt ar šo sistēmu, kas saucās FortAdPays. Ja kā jūs lūdzāt, tad parādīšu vienkārši visu latviešu valodā, lai viegli jūs varat saprast to, kas jums vispār ir jādara. Tātad, redzam šeit šo adresi, ko esmu nosūtījis jums uz e-pastu, un tas, kā jums ir jāpiereģistrējās, ir pavisam vienkārši. Sākumā ievadot vienkārši savu e-pastu, pēc protams, palīdzēšu ātri ievadīšu pats savējos e-pastus un visu. Kā arī ievadiet savu lietotāju vārdu, kas manā gadījumā ir ePower12. Vienmēr arī pārbaudiet, vai es esmu sponsors jūsu reģistrācijai. Piemēram, šajā gadījumā es esmu sponsors ar šo numuru 179155, un mans šis lietotāju vārds ir ePower12. Ievadiet savu paroli, kurai jābūt vismaz vienam lielajam burtam, tāpat arī kādai no citām rakstu zīmēm, piemēram, plusiņš vai mīnusiņš. Ko es daru? Es ievadu savu paroli, un šī paroli ir vēlreiz jāatkārto tādu, kādu esat ievadījis. Noteikti kaut kur pierakstiet, lai neaizmirstās šī paroli, jo to jūs vienmēr tiksiet šajā lapā iekšā. Nākamais solis ir izdarīt uzdevumu, kas ir dots priekšā jums redzama bilde šajā vietā, un jums vienkārši ir jāievada mazajiem burtiem šī bildes iespēja. Kad uzspiežam šeit, spiežam jau uzreiz izveidot kontu, jeb create account. Uzspiežam create account, un viņš vai nu izmetīs kādu logu, kad reģistrācija nav kaut kāda veiksmīga, vai arī tas, kad ir varbūt kaut kāda kļūda. Manā gadījumā bija tas, kad man ir vēlreiz izveidojis kontu ar tādu pašu vārdu, līdz ar to viņš man parāda jautājumu zīmi, kad es jau esmu reģistrējies ar šādu kontu. Tālāk parādīšu par to, kā jūs varat iekļūt šajā lapā. Kaut kur saglabājiet vienkārši ar grāmatzīmi vai kur savu lapu, un vienmēr, kad ienāksim iekšā, tad uzreiz redzēsim savu reģistrāciju. Ja nevarat tādā veidā atrast vai viņu iegrāmatot, tad vienkārši uzspiežam fortadpays.com, un viņš jūs uzreiz ielaidīs mājaslapā. Spiežam Enter, vai arī angliski tas saucās Get In, un tad uzreiz redzam, kas mums ir jādara tālāk. Paejam nedaudz uz leju, un redzam, ka mums ir jāievada mūsu lietotāju vārds, manā gadījumā ePower12, un jūsu paroli. Ko arī daram? Visu ievadam un spiežam Login vai Enter. Kad esam iekšā, mēs varam apskatīties pilnīgi visus datus, kas mums ir šobrīd. Pagaidīsim, kamēr šī reklāma mums noiet, lai mēs varam visu ātrāk un veiklāk izdarīt. Vienmēr parādīsies kāda veida reklāma, jo kāds cilvēks ir samaksājis par to, lai šī reklāma parādītos šajā priekšpusē. Un tas, kas jums būtu vispirms jādara, būtu noteikti jāieinvestē kāda veida nauda. Sāksim ar to, kā vispār to izdarīt. Un kas jums būtu jādara ikdienu, lai jūs varētu nopelnīt kāda veida naudu. Sekojiet līdz tām norādēm, ko es daru. Rekur redzam Finance, un tur ir iespēja Add Funds, jeb pievienot naudu. Uzspiežot Add Funds, mēs redzam uzreiz, kad atverās atkal jauna lapa ar iespēju ieguldīt naudu. Un rekur ir paziņojums par to, cik naudu mēs varam ieguldīt ar katru šo iespēju. Piemēram, rekur es izmantoju parasti Payzu, jo Payzu ir šajā gadījumā vislabākais tā kā naudas ieguldītājs. Un tā minimālā summa, ko jūs varat ieguldīt, ir $10. Ievadam $10 un ņemam izvēlamies šo maksājumu procesoru kā Payzu. Un redzēsim uzreiz, kad uzspiežot Preview,
viņš jūs nevis savieno, bet viņš jums pārbauda vēlreiz jūsu informāciju, vai jūs saprietot visu un esiet visu izdarījis pareizi. Kā arī redzam par to, vai ir kāda veida nodokļi par investīciju iekšā šajā lapā vai ne. Manā gadījumā nav, jo te ir 10 tikai dolāri, un par ienākošo naudu viņi neņem nost nekādu šo te procentus, bet jau par izējošajām summām, kas iziet ārā no sistēmas, viņi gan noņems kādus 0,0 centus vai ja izņemsiet ārā kādus 300 eiro dienā, tad viņi noņems kādu dolāru, varbūt bišķiņu vairāk, lai viņiem arī veidotos kaut kādu ienākumu. Savādāk, ja nekādu naudu viņi nenoņem, tajā gadījumā jums vienkārši jūs saprastu, ka šī kompānija reāli neeksistē un jūsu naudu viņi nevar atgriezt, jo viņiem pašiem nav naudas, ar kuru vispār viņi var tā kā jums atdot. Tālāk spiežam Pay Now un redzam, ka viņš uzreiz jūs savieno tālāk ar jūsu brokeri, pie kura jūs noteikti varat pieregistrēties, ja vēl neesiet pieregistrējies. Uztaisījuši arī video, kā pieregistrēties, bet varbūt pats varat pieregistrēties krievu valodā pie šī brokera, kas ir Payza. Un ieguldīt naudu vai nu ar Visa karti vai caur bankas pārskaitīti. Un tad spiežam rekur šeit, kā jau esiet pieregistrējies cilvēks, kur ir members, un ievadam savu e-pasta paroli, un tad arī tālāk visu varēsiet izdarīt. Es šobrīd neko nedarīšu, tāpēc, kad man šobrīd tajā kontā nav naudas, man pēc 2 dienām tur ievadīsies 200 dolāri, un tātad tālāk. Ko jūs ar šo naudu varat iesākt, ja jūs viņu esiet ielicis iekšā? Reku spiežam Finance un pirkt šīs pakas, jeb daļu no šīm reklāmu pakām. Uzspiežam Buy Shares, un tad redzam divas vietas, ar kurām jūs varat atļauties nopirkt šīs pakas. Viena ir tāda reinvestīcijas, kas domāta tajā gadījumā, tad, ja jūs ieguldat, piemēram, 100 eiro, tad viņš uzreiz jūsu ienākums sadala 2 daļās, lai jums nekad nebeigtos nauda, par kuru jūs varat ieguldīt tālākajiem darījumiem. Un tā skaitās šī pushers balance. Manā gadījumā tā ir 0, jo tur vēl nav vispār nekāda ienākumi, bet šos es esmu nopelnījis vienkārši spiežot uz reklāmām, kā iepriekš redzējām, kas izlec vienkārši ārā uz loga. Tad izvēlamies pakas, cik daudz pakas mēs vēlamies nopirkt. Piemēram, ja ieguldījāt šos $10, šeit redzētu augšējā malā tos $10, un spiežam 10, un uzreiz nopērkam šo paku. Bet jums vienmēr ir jāpiekrīt vai nu šim iespējai, jo jūs saprotiet to tā kā likumdošanu, ja jūs nopērkat šo paku, un tas pēc pāris dienām, bet ļoti bieži jūs redzēsiet to, kad jūsu ienākumi būs pēc noteikti dienu skaita jau $2.20. Tas ir nopērkot šo $1 paku. Piemēram, ja jūs nopirkāt $10, tas nozīmē pēc noteiktām dienām jūs saņemtu atpakaļ $22 un tieši $22 jūs arī dabūt atpakaļ. Spiežam rekur piekrītam noteikumiem un spiežam preview. Un viņš uzreiz nopirks arī jums pakas. Par cik man nav naudas šobrīd iekšā sistēmā. Līdz ar to es viņu nevaru nopirkt. Bet, ja jums ir šajā vietā nauda, tad spiežam uz otru, uz abiem diviem ķeksīšus un nopērkam arī par turien. Piemēram, kaut kā ar $1 mēs nopērkam šo paku. Jo tomēr ar katru paku, ko jūs varat katru dienu nopērkat, jūs ir iespēja vairāk nopelnīt. Tas bija par šīm pakām. Tālāk skatīsimies to, kas jums vispār ikdienā ir jādara, lai jūs nopelnītu šos procentus par katru paku. Spiežam virsū uz Summary, kas ir pati pirmā aila šajā kreisajā augšējā malā. Sagaidām, ka tā ielādēsies. Un man viņa tagad ir ielādējusies vairāk, kur arī rezumen, kas ir spāņu valodā. Un ejam droši uz leju.
Labi, tālāk ejam līdz lejai, kad esam uzspieduši šo te summary un skatāmies, kas notiek ar jūsu kontu. Ieejot kontā, jūs redzēsiet katru dienu šādu ten aili, paiet uz leju, kur arī ir informācija par to, kas notiek šajā sistēmā un par to, cik ir iespējams vispār izņemt naudu un vispārēju. Viņi tur vienkārši liek tādas jaunumus vai visu kaut ko citu. Tālāk ir skatāmies šo ten iespēju skatīties 14 reklāmas dienā vai vairāk. Šobrīd es apskatījos jau 14 reklāmas šodien, taču, lai jūs varētu apskatīties kādu reklāmu un jums katru dienu ir jāapskatās reklāmas, man redzam arī laika atskaiti, pēc cik stundām man ir jāapskatās kāda reklāma. Un spiežam vai nu šajā vietā varēsiet uzspiest uz šiem ten burtiem, vai arī varēsim uzspiest šeit, kur ir go after 8 šīm te reklāmām. Un spiežam tur virsū un redzam visu šos ten reklāmas, uz kurām mēs varam reāli spiest. Uzspiežot uz reklāmām, mēs spiežam uzreiz uz kādu no attēliem virsū, un uz tādām reklāmām jums ir jāuzspiež 8 reizes līdz brīdim, kamēr viņas pašas ielādējās. Redzam, ka reku šeit viņas lādējās, tā ka viņas ir 10 sekundes ielādējušās, tad mēs viņus varēsim aizvērt, arī parādīsies loks, ka mēs viņus varam aizvērt, kur parādās uzraksts, your click has been credited, kas nozīmē vienkārši jūsu spiediens ir atzīmēts, līdz ar to tad varam aizvērt šo ten reklāmas lapu un spiest uzreiz uz nākamo reklāmu, jo iepriekšējā mūsējā ir aizvērusies. Un uzreiz redzam, kad pēc tam mēs redzam, kad ja mums vēlreiz refrešojam lapu, tad mēs redzētu, vai šiten ir atzīmēts ar ķeksīti zaļu, ka jūs esat apskatījies tik labs, cik vajag, vai arī varbūt vēl kaut ko vajag apskatīties. Rekur redzam arī visus to naudu, kāda mums šobrīd ir. Man šobrīd, par cik es esmu apskatījies nesen, tikai es sāku reāli pirms gandrīz vai 110 dienām šo ten vispār ieinvestēt naudu. Rekur redzam visu manas pakas. Šobrīd man ir aktīvas 231 paka. Šodien vēl neesmu vispār paspējis nopirkt šīs ten pakas, jo vēl neko neesmu nopelnījis īsti, bet es nopelnīšu noteikti šo 8 stundu laikā, kad arī nopirkšu atkal jaunas pakas. Redzam, ka man ir aktīvās 231 paka šobrīd, un vispār kopā esmu nopelnījis par šo ten periodu $221. Par šīm ten, kad gandrīz 110 dienām, varbūt vairāk, bet visu redzam šeit. Šis ir links, ar kuru jums vajadzētu ieteikt savus draugus, tāpat kā es nosūtīju jums šādu veidu linku uz jūsu e-pastu, tāpat arī jums jāsūta ir, varbūt, ja jūs vēlaties ieteikt kādu cilvēku, tad droši rakstam viņam, iesakam, un tad jums parādīsies kādā brīdī šajā te vietā. Vai nu pa kā brīvais cilvēks, vai kā samaksājis par kaut kādām pakām, par kaut, vienkārši. Jūs man vienmēr parādīsieties kā brīvais, ja jūs darīsiet tāpat kā es. Tāpat es arī teiku, manam sponsoram parādos kā brīvais, jo es investēju tikai reāli šīm ten pakām, lai dabūtu kaut kādu veidu ienākums arī sev. Tas būtu arī viss par šo ten lapu. Vairāk arī nestāstīšu. Nākamajā video varēsiet redzēt par šo te kalkulatoru. Visu labu!